Sveicināti jaunajā 2015. gadā. Kopā ar jums Kurzemes televīzija, un tā tas arī šogad būs 5 dienas nedēļā no pirmdienas līdz piekdienai 2 valodās. Šovakar kopā ar jums Gonda Porniece. Un sāksim šo programmu ar īstu fragmentu no Ventspils pilsētas mēra uzrunas ventspilniekiem. Mēs šo laiku esam sagaidījuši, domājot, kā iepriecināt savus mīļos un tuvos, arī kaimiņus, darba biedrus. Un droši vien mēs esam priecīgi, ja mums ir izdevies iepriecināt arī kādu svešu cilvēku. Jo tikai mēs paši esam laimes kalēji, neviens mūsu vietā, ne katrs personīgi, ne ģimenei, ne pilsētai vai valstī, tā vienkārši laimi nenesīs. Turpinām ar ziņām no Ventspils. Protams, ka aktuālākais jautājums ir, cik gan silti ir mūsu mājās, kā ietaupīt, cik liela būs apkures rēķini. Un tāpēc jautājām Ventspils pašvaldības uzņēmumam Ventspils siltums, kā tad ir ar apkures rēķiniem janvārī. Gada nogalē pašvaldības Sijām Ventspils siltums rīkoja klientu informācijas dienu. Šoreiz informācijas dienā tika ziņots par iespējamo jauno norēķinu kārtību, izmantojot jaunas iespējas internetā. Klientam būtu jāpiestāda rēķins par patērēto siltuma enerģiju. Un šajā klientu portālā būs iespējams iet reģistrēties, attiecīgi ar savu parolīti, ar savu ieejas vārdu, saucamo līguma numuru, un tad varēs nodot savus, piemēram, datus visus, kas tur ir. Un pie reizes arī redzēt savu bilanci, kas kuram ir, cik ir klients samaksājis, kādas viņam tur ir attiecības ar attiecīgi doto uzņēmumu, vai viņš ir parādā, vai viņš ir pārmaksājis. Lai pilnveidotu taupīšanu un novērstu zudumus, uzņēmumā realizēti 2 strateģiski svarīgi projekti. Viens no tiem ir kondensāta uztveres iekārta, kas samazina zudumus. Brīvības ielā šeit Ventas kreisajā krastā Dumgāzes kondensators ir veiksmīgi sācis strādāt, arī strādā, un tā kā doma arī to pašu darīt ir Pārventā. Otrs ekonomijai nozīmīgs projekts ir siltumtrašu rekonstrukcija, kas ļauj samazināt enerģijas zudumus, kas tiek pievadīta jūsu mājai. Aizvadītajā gadā ar ekonomiskākām un rūpnieciski izolētām caurulēm nomainīt vēl 4 km, bet šogad plāno izbūvēt atlikušos 2%, jo jau šodien 98% no Ventspils caurulēm, ko neredzam, jo tās atrodas zem zemes, ir labi izolētas. Šogad tiks ierīkots arī kāds pavisam jauns trases posms Pilsielā. Ir nodot otrā katlamāja pēc rekonstrukcijas Stāles ielā 69. Tās ir viena no 2 katlamājām, kur tika, var teikt, rekonstruēt darbam ar šķeldu. Un tagad arī Pārventā praktiski viss siltums, lielākā daļa siltuma tiek ražot ar šķeldu. Tad ir vēl siltumtīklu rekonstrukcija, praktiski pabeigt 3 gadu. Plānotā rekonstrukcija bija plānots kopā 8 km nomainīt, un šogad mēs nomainījām vairāk kā 4 km. Tas ir vēl darbs, kas izdarīts, un, protams, arī ļoti svarīgi ir tas, ka mēs esam strādājuši, lai uzstādītu attālināto nolasīšanu siltumskaitītājiem. Šis darbs arī praktiski pabeigts, un tagad mēs varēsim arī prezentēt šī darba rezultātus. Tas nozīmē to, ka varēs apsaimniekotāji dabūt šos siltumskaitītāju rādījumus tieši tad, kad viņam jābūt ir, un arī varēs konstatēt dažādas problēmas, ja tās, piemēram, būs mēnešu laikā bijušas. Ja. Viņi varēs sekot līdz šiem rādījumiem. Jāpiezīmē, ka sabiedrisko pakalpojumu regulātoram šobrīd ir iesniegts apkures tarifa samazinājuma projekts, kas paredz samazināt maksājumu vēl par 2%. Gonda Porniece, Andrejs Kulikins, Kurzemes televīzija. Gada nogalē tika uzteikti labākie ārsti, labākie studenti, labākie skolotāji, labākie šoferi, un tā mēs varētu turpināt. Bet apstāstamies pie medicīnas, tāpēc turpinām ar gada labākiem mediķiem Ventspilī. Jau 6. reizi Ventspils slimnīcā tiek godināti labākie ārsti un cienījamākie kolēģi. Sveikt pilsētas mediķis bija ieradies arī Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Gunts Blumbergs. Viņš uzsver, ka aizvadītais gads slimnīcai bijis nozīmīgs. Ķirurģijas nodaļas rekonstrukcija, traumatoloģijas nodaļa, atklāts oftalmoloģijas centrs. Pabeigta filiāles būvniecība arī Talsos. Par gada ārsti atzīta Ilona Urtāne, ārste, kas slimnīcā vada neiroloģijas nodaļu. Par gada nodaļu atzīta kardioloģijas nodaļa, tā ir viena no jaunākajām slimnīcā. Šogad kardioloģijā ārstējušies vairāk kā 900 pacientu.
Par gada ārstu nominēti 2 – ginekoloģe Māja Porniece un neiropatologs Lilija Anžāne. Gada rezidents – Sarma Blumberga. Sarma vairāk kā 9 gadus strādā kā pediatrs. Šobrīd viņa apgūst neonatologu specialitāti. Aija Ziemele ir gada akušiere. Pamatā tātad ir šīs te anketēšana, kas ir ikdienā slimnīcā. Tie, kas ir pabijuši slimnīcā vai mūsu slimnīcas poliklinikā, šīs anketas redzējuši, viņas var aizpildīt, un šīs anketas visas tiek apkopotas, tāpat arī no Fóruma Ventas balstas tiek apkopots, un šādā veidā gan labākā nodaļa, gan labākais ārsts tiek izvirzīts. Tāds mīļš, draudzīgs pasākums, kur mūsu darbinieki tiek novērtēti gan no pacientu puses, gan no kolēģu puses, jo nekad neviens paldies nav bijis par lieku, jo mēs ļoti bieži kritizējam, bet kaut kā aizmirstam paldies pateikt. Tāpēc es aicinātu šajā Ziemassvētku laikā visiem būt pateicīgiem par to, kas mums ir. Šogad tika ieviest jauna nominācija. Slimnīcas vadība ir nolēmusi suminēt arī gada donoru. Tos, kas visvairāk ziedojuši asinis. Balvas saņēma Amanda Čurkina un Inese Andersone. Tā ir kvantitatīvā balva, nevis kvalitatīvā, bet šajā gadījumā kvantitāte ir arī kvalitāte. Es biju katrā ziņā ļoti priecīga. Ne jau ar tādu mērķi, es eju asins nodot, vienkārši tas ir man jau liels šķērslis, tas, ka es pārvarēju pats sevi, jo man ļoti bail ir no adatām un arī no asinīm, bet tas man ir tāds stimuls, ka es varu pārvarēt sevi un arī kādam palīdzēt tomēr. Viss tā taču dzīvē gadās. Es jau esmu pieradusi pie tā, un viņš jau ir tāda kā dienas ritmā, jau katru otro mēnesi es jau jūtu, ka man ir jāiet nodot, jo arī man ir donoru grāmatiņa, ko skatīties, arī meita man atgādina, ka katru otro mēnesi ir jāiet nodot, un arī es kaut kā labāk jūtos pat, ka es kaut ko tomēr varu darīt cilvēks labā, pasaules labā. Nominācijā asistents balvu saņēma radiologa asistente Jeļena Smolova. Tituls operācijas medmāsa Sanitai Zvirgzdiņai. Iveta Stroģi saņēma balvu kā gada medmāsa. Par labāko laborantu atzīts Valentīns Malkins, par medmāsas labāko palīgu Dzintra Strīķe. Balvas arī aptiekāriem, šogad Olgai Harkinai. Bez uzmanības nepalika arī administrācija. Balvas saņēma grāmatvede Leongīna Līniņa, par atbalstu pateicās krāvējam Uldim Mauriņam. Balvas saņēma arī Ziemeļkurzemes filiāles Talsu slimnīcas kolēģi. Un Ventspilī ir vēl kāda tradīcija. Gadu no gada tiek atzīmēti labākie restorāni un kafejnīcas, kas, pateicoties ekspertu vērtējumam, atbilst gan viesmīlības, gan pavāru mākslas labākajām tradīcijām. Šogad par labākajiem atzīti Kupfernams, ķīniešu restorāns Vēja Roze un autostacijas bistro, bet interesanti, ka pašu ventspilnieku balsojums atšķīrās no ekspertu vērtējuma. Ventspilī ir kāda tradīcija. Gadu no gada tiek atzīmēti labākie restorāni un kafejnīcas, kas, pateicoties ekspertu vērtējumam, atbilst gan viesmīlības, gan pavāru mākslas labākajām tradīcijām. Šogad par labākajiem atzīti Kupfernams, ķīniešu restorāns Vēja Roze un autostacijas bistro. Bet interesanti, ka pašu ventspilnieku balsojums atšķīrās no ekspertu vērtējuma. Eksperti katru uzņēmumu, kas iekļuva otrajā vērtēšanas kārtā, apmeklē 2 reizes. Vērtēja kultūru, ēdienu, dzērienu piedāvājumu un kafejnīcas kopējo baudījumu. Cilvēki ir apmierināti ar visu. Viņiem patīk pati pilsēta. Blakus jūrai, blakus atrakcijas parkam, blakus muzejam. Tad, ja viņi pie jums atgriežas apmierināti? Jā, un tas ir tas, kas mums rada gandarījumu, ka cilvēki atgriežas atkal un atkal. Eksperti atzina, ka prieku rada tas, ka tirgu ienāk jauni piedāvājumi un Ventspilī var mieloties itāļu, ķīniešu un ukraiņu gaumēs. Un es varu pateikt, ka progress ir ļoti liels. Es domāju, ka ventspilnieki man paši piekritīs, gan arī viesi tie, kas ir braukuši, un cik mēs dzirdējām šodien, 360 000 ir apmeklējuši Ventspilu šogad. Ja? Un es domāju, ka tas ir rādītājs, ka cilvēki brauc un šīs te cilvēkiem ir, kur aiziet paēst un ir, kur palikt gulēt, jāsaka. Konkursu labākais ēdināšanas uzņēmums Ventspilī ietvaros kopumā vajadzēja apmeklēt 57 pilsētas ēdināšanas vietas. Tos novērtēja Santa Graigste, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpildirektore, Elmārs Kovaļevskis, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas restorānu nodaļas vadītājs, un Gundega Rūciņa, kas žūrijā strādāja jau 8 gadus. Visos uzņēmumos bija apmeklētāji, un es domāju, ka tas ir milzīgs rādītājs. Tas nosaka to, ka katrai gaumei
un katram cilvēkam viņš atrod savu. Es atceros, pirms kaut kādiem gadiem mēs sarunā minējām, ka visās iestādēs, lai kur mēs ietu, ir grieķu salāti, jā, ir karbonāde, vai ir kaut kas mainījies? Ir mainījies, un es domāju, ka arī Gardēs šo to var atrast sev šobrīd, jā. Rūciņas kundze izteica arī kritiku pie Jūras parka kafejnīcai, muzeja mājai Kazanči, viņas bezpersoniskajam piedāvājumam un pie Jūras kempingam par neattīstītu ēdināšanas pakalpojumu. Tomēr kopumā Ventspils kafejnīcām kvalitāte auga. Restorānu grupā šogad labākais kafejnīca Kupfernams, 2. vieta restorānam Tex-Mex, bet 3. ir dalīta gan pilskrogam Melnais Stivens, gan kafejnīcai Skroderkrogs. Kas tev garšo Skroderkrogā? Gaļiņa ar sieru. Un kas vēl? Bankūkas. Skroderkrogā pašai arī garšo? Jā, protams. Kāds ir kolektīvs, kāds ir meitenes, kas strādā? Ļoti mīļas un labas meitenes. Tāpēc arī ir tas darbs iet uz priekšu, tāpēc, ka tas kolektīvs ir labs, mīļš un smaidīgs. Kafejnīca grupā labākā ir kafejnīca, jeb precīzāk ķīniešu kafejnīca Vēja Roze. 2. vietā Ukraiņi, bet 3. vietā Stenders Pica. Vai vismazākā nojauta bija, ka saņemsiet apbalvojumu? Mēs cerējām. Stenders Pica Ventspilī atšķirās no Stenders Picas, piemēram, Kuldīgā. Dabīgi tās sajūtas varbūt ir nedaudz savādākas, tāpēc, ka tur ir interjērs, bet piedāvājums, tas, kas ir ēdienkartē, principā neatšķirās. Vai jūs izjūtat sezonalitāti, vai nav tā, ka beidzas slēpošanas sezona un viss beidzas arī jūsu kafejnīcas biznesa? Pirms mēs ienācām Ventspilī, mums bija nedaudz tāds bažas par šo momentu, bet viņas bija lielākas. Dabīgi ir tā sezonalitāte, ir jūtama, bet ne tik liela varbūt, kā mēs sākumā bažījāmies. Dabīgi, kad vasarā turistu ir Ventspilī daudz, un ja ir sniegs, viņi arī ir daudz, tad tie starposmi pārējot sezonai, ir jūtami dabīgi. Stijā Lata ieguva arī 1. vietu bistro grupā Ventspils ēdināšanas konkursā, kas noritēja izvērtējot 2014. gada labākos ēdināšanas uzņēmumus. Ātrās ēdināšanas grupā bistro Lata, autostacijas bistro, 2. vieta kafejnīcai Mūsu mājas, bet 3. vieta bistro Dolce Vita. Mēs jau varam minēt, ka mums ir gan Ukraina, gan ķīniešu virtuve, gan arī Dolce Vita, kas pretendē uz itāļu virtuvi. Vai tas labi vai slikti? Tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Tas nozīmē tikai to, ka faktiski šis ir tas progress, par ko mēs kādreiz runājam, kad jābūt savai sejai un dažādībai, lai būtu dažādām gaumēm un pieprasījumam. Ja? Un, ja mēs ieejam Dolce Vita un arī šis nosaukums, mēs jau zinām, ka mēs varam dabūt itāļu gaumē picu, ja, un apēst. Vai tāpatās mēs varam Ukrainā šo te boršķu ar viņu pumpikiem un speķi, ja, nogaršot. Un tas ir brīnišķīgi. Un tāpat kā Melnā Sivēnā, teiksim, šī krogas atmosfēra un izsmalcinātāk ēdieni, es gribu pateikt, ja, tāda kā nekur var būt tās. Pulpēts ir slavens ar savām pankūkām, ja, un man vēl gribas teikt, šīs konditorijas, kas ir sava seja, ja, kas dara savu. Lata, es domāju, mums ir milzīgs prieks visiem. Ja. Lata ir autoosta. Un šis bija mūsu rūpju bērns pašā sākumā, kur mēs teicām, ka ierodas cilvēki autoosta, kas ir pilsētas seja, ja, pašā sākumā, kad kāds iespējas rodas. Un šobrīd, ja mēs esam dzirdējuši šodien, ka Lata dabūja 1. vietu, es domāju, tas ir ļoti labi. Lai arī ēdināšanas biznesa, tāpat kā hoteļu biznesa Ventspilī ir sezonāls, šogad 1. reizi tika organizēta iedzīvotāju aptauja internetā. Un apkopojot rezultātus, 1. un iecienītākā vieta ir kafejnīca Skroderkrogs. Tad kafejnīcas grupā iecienītākā ir kafejnīca Ukraina un bistro grupā kafejnīca Jaunpilsēta. Kāds labums no šāda konkursa? Pirmkārt, uzņēmējiem tiek norādītas kļūdas, otrkārt ir motivācija uzlabot konkrētus trūkumus, bet treškārt labākie saņem pašvaldības pasūtījumus. Gonta Pūrnieciņš Žociņš, Kurzemes televīzija.
Latvijā pastāv tikai 2 darbojošies un atverami tilti, kuriem ir principiāli dažādas konstrukcijas. Viens no tiem ir Oskara Kalpaka tilts Liepājā, un otrs uzcelts Ventspilī 1963. gadā pāri Ventspilsupē. Un abiem ir pacelšanas mehānisms, bet Ventspils tilts vairāk līdzīgs Sanktpēterburgas paceļamajiem tiltiem. 2011. gadā tika sākti remontdarbi, kas bija saistīti ar Ventspils tilta pārveidošanu. Tas atkal kļuva paceļams un kļuva arī par savā ziņā mākslas objektu. Kopumā uz tilta tika uzstādīti 9 gaismas iekārtu veidi ar LED tehnoloģijām. Viss apgaismojums tiek vadīts ar datoru palīdzību, apgaismošana var tikt nodrošināta no jebkuras vietas, izmantojot mobīlo tālruni. Un varbūt tieši tāpēc, ka Ventspils tilts ir tik skaists, mums ir kāda laba tradīcija. Šogad pirmajos Ziemassvētkos ventspilnieki devās uz tilta svētkiem, lai pēdējo reizi izbaudītu tradīciju – svētku uguņošanu uz vienīgā Latvijā paceļamā tilta. Tas līdz šim bija labs iemesls, lai uz pasākumu aizvestu Ventspils ciemiņus, kas sabraukuši Ziemassvētku brīvdienās, vai izbaudīt krāšņu uguņošanu kopā ar draugiem un ģimeni. Jāpiezīmē, ka paceļamais tilts pār Ventu uguņošanas brīdī tiek krāšņi izgaismots visā garumā, atšķirībā, piemēram, no jaungadu uguņošanas tradīcijas Kuldīgā, kur uguņošana uz tilta ir visai nosacīta. Tomēr jau šogad tilta svētku tradīcija Ventspilī tiks pārcelta uz pavisam citu datumu. Atbalstot Ventspils kultūras centra ideju, tiks rīkot uguņošanu par godu valsts dzimšanas dienai, 18. novembrim. Tā notiks arī tilta dārzā ar uguņošanu Ventas tilta rajonā. Tilta svētki radās pēc tilta rekonstrukcijas, realizējot vērienīgu un ļoti modernu tilta apgaismojumu projektu. Šī tradīcija tikties pirmajos Ziemassvētkos uz uguņošanu ilga 4 gadus pēc kārtas. Joprojām krāšņas, dārgas un pārsteidzošas pirotehnikas spēles Ventspilī varēs redzēt Jaungada naktī pēc Ventspils īpašā laika, arī pilsētas svētkos augustā un kopš 2015. gada arī valsts svētkos 18. novembrī. Golna Porniece, Andrejs Kulīginis, Kurzemes televīzija. Lai gan pieņemts Ziemassvētku laikā runāt par mieru un apcerīgu klusumu, Ventspils slimnīcas bērnu nodaļā 24. decembra nakts neizvērtās nemaz tik mierīga. Dežūrmāsu mieru iztramdīja signāls, kurš liecināja, ka baby box jeb glābējsalītē ir ievietots zīdainis. Izrādījās, ka tā gan bija viltus trauksme un zīdaņu vietā personāls atrada rotaļu zaķi. 24. decembra naktī, kad lielākajā daļā Latvijas visi klusi atzīmēja Ziemassvētkus, Ventspils slimnīcas bērnu nodaļā dežūrmāsu mieru iztraucēja signāls, liecinot, ka baby box jeb glābējsalītē ir ievietots iespējams zīdainis. Signāls atskanēja 11. naktī. Liels bija pārsteigums glābējsalītē zīdaiņu vietā atrast rotaļlietu. Un atvērām tās durtiņas vaļā, bija tāds krēsls, mēs ieraudzījām, kaut kas tur guļ. Tad mēs izlaicām to uguni un ieraudzījām zaķi. Dībens augšā, galva lejā, mēs domājam, ka tas ir zīdainīts, un mums tas sirds arī strauji gāja, un tad mums bija tāds liels pārsteigums 24. vakarā. Atbilstoši projekta koncepcijai pasaulē un Latvijā, arī Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca glābējsalīte Ventspilī ir izveidota slimnīcas klusajā teritorijā. Tā, lai cilvēks, kurš tajā ievieto zīdaini, paliktu anonīms. Līdz ar to šeit nav izvietot video novērošana vai apsardze. Kā tad darbojas glābējsalīte? Kad pēc zīdaiņa ielikšanas tiek aizvērtas durtiņas, dežūrmāsu postenī atskan signāls un iedegas sarkanā trauksmes lampa. Pēc signāla atskanēšanas aptuveni minūtes laikā pie gultiņas ierodas medicīnas personāls. Bērniņš, ja tāds ievietots, pēc tam tiek nomērīts, nosvērts un iziet visas nepieciešamās pārbaudes. Kas ar zaķi tagad notiks? Tagad tas zaķi, mēs uz zaķi arī interesi pēc nosvēram, nomērījām garumu. Zaķis svēr 780. Un garums ir bez ausim ir 62, ar ausim ir 82. Ventspils slimnīcas bērnu nodaļas pediatrijas dienesta vadītāja Ieva Ozola atklāja, ka baby box statistika liecina, ka bērniņi bieži vien visvairāk tiek ievietot tieši svētku laikā. Vairāk aktivizējās tieši Ziemassvētkos, un es te ievēroju arī pa Jāņiem. Jo arī pirmais bērniņš, tas 2009. gadā Bērnu klīniskā slimnīcas glābējsalītē tika ievietot 23. decembrī.
Un tad jau mēs arī, kad mēs atklājām to glābēju silīti, tad jau mēs runājām, ka tieši tie svētki ir laikam tie depresīvie svētki, un dažiem depresīvi, dažiem priecīgi. Un varbūt tā māmiņām, kam ir depresijas vai kaut kāda cita sarežģījuma dzīvē, varbūt tad viņas izšķirās par šo soli. Notikušo Ventspils slimnīcas bērnu nodaļā neuztver negatīvi, jo zināmā mērā tā bija kā laba pārbauda personālam. Tomēr pediatrijas dienesta vadītāji aicina iedzīvotājs glābēju silīti uztvert nopietni un turpmāk labvēļiem savas dāvanas vest uz nodaļu pašiem, vai arī vienoties par to piegādāšanu, iepriekš pazvanot pa tālruni 636 22 355. Labi, šis ir tāds ļoti tāds, it kā jocīgs, it kā patīkams, ja, un zaķis ir ļoti jauks, un paldies, kas to ielika, jauks un skaists un tīrs, un droši vien, ka gribēja mums kaut ko uzdāvināt, bet tas nav tik vienkārši, jo tiešām tā signalizācijas skan, un tas uztraukums ir liels, kad varbūt to personālu tomēr pasaudzēt un tomēr tā nedarīt. Ja persona, kas ievietojas bērnu glābēju silītē, maina savas domas un vēlas bērnu iegūt atpakaļ, tad būs jāvēršas bāriņtiesā, neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks ir pagājis no bērnu ievietošanas glābēju silītē. Jāpiebilst, ka pirmā baby box, jeb glābēju silīte, tika izveidota 2009. gada septembrī Rīgā, Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas teritorijā. Ventspils bija 4. vieta Latvijā, kur atklāja šo silīti, bet kopumā Latvijā šobrīd ir 8 glābēju silītes. Un Ziemassvētku laikā Kurzemes televīzija aicināja iegriezties Ventspils dzīvnieku patversmē. Tur uzturas daudz dzīvnieku, kuriem ļoti nepieciešams mājas, un daži no viņiem tur mīt gadu no gada. Bet tagad pastāstīsim kādu veiksmes stāstu. 2 no suņiem ir atraduši savus mājas, un kā viņiem klājas, noskaidroja Kurzemes televīzija, aizbraucot ciemos. Kurzemes televīzija vēlējās uzzināt, kā sokas suņiem, kuri ir paņemti no patversmes un jau atraduši jaunās mājas. Viena no laimīgajām kucītēm, kas atrada saimniece, bija Emma, par kuru jau esam stāstījuši kādā no Kurzemes televīzijas agrākajiem sižetiem. Toreiz Emma vēl bija mazs kucēns, bet tagad... Emma jūlijā ieradās pie manis, un viņa tur tāda, viņa ar māmīti un 2 brālīšiem, pavisam maziņi nonāca patversmē, un tā kā principā viņi ir izaugusi patversmē. Un brālīšiem tā kā atradās saimnieki, un viņi tāda māza balta, tāda plikiņa, tur bija bišķiņa slīma, un tad, tā sanāca, ka mēs viņu vedām mājās. Kā tad ir, Emma? Kāda ir viņas ikdiena jaunajās mājās? Emma mums ir princese ar raksturu. Emmai visu vajag pirmajai, visu viņai tikai vajag, un Dievs nedod, ka kādam citam kaut ko iedos, un viņai neiedos, un raksturiņš ir, tāds. Viņa mums ir tā kā baltais taksis vai kaut kas no raseliem, un tad izējot no tā arī tas raksturs viņai tāds. Bet tā mēs te dzīvojamies, staigājamies, spēlējamies caurām dienām, un hiperaktīva viņa mums ir. Jā, papozē, pišķiņ. Varbūt ieteikums citiem cilvēkiem, kādēļ viņiem būtu jāiet uz patversmu un jāņem patversmes dzīvnieciņu sev par mīļajiem? Tāpēc, ka man liekas, ka ir pilna pasaule nelaimīgiem sunīšiem. Ja mēs varam kaut kādu labu darbiņu izdarīt, kāpēc mums to neizdarīt? Un, man liekas, ka patversmes sunītis, viņš novērtēs to vienmēr. Jā, tas varbūt nebūs viegli, varbūt, ka tas būs drusciņ grūtāk nekā sugas suni maz kucēnu paņemt, jo mēs arī ar Ēmas braucām pie kinologu uz Rīgu, drusciņ mācījāmies uzvedību, abas divas. Tā kā ir zināmas grūtības, bet kinologs teica tā, suns tas ir kā 4-gadīgs bērns mājās visu laiku. Tad es domāju, ka ar tādu atziņu arī mēs varam tos suņus audzināt. Mums ir arī brālis mājās, Vilsoniņš, un tad mēs tur tā visi dzīvojam draudzīgi. Bet viņa ir meitene ar raksturu, jā. Nav viegli. Bet es nevienu mirkli katrā gadījumā nenožēloju, ka man viņa ir. Emma ar saimnieci Antru ir iecienījušas pastaigas Reņķu dārzā. Šeit jau laika gaitā atrasti draudziņi, kas pārsvarā ir Jack Russell terrieri. Pirms pāris nedēļām Emmiņu tika sterilizēta, bet tagad jau no operācijas guvusies un priecīgi skaida par Reņķu dārzu. Emmas našķis ir siers, un saimniecīgi pa laikam to viņai arī neatsaka. Otrs veiksmes stāsts būs par suni vārdā Mikijs. Jā, tagad viņš patiešām ir tikpat laimīgs kā Disney Mikija pele, jo atradis savu ģimeni pašā pilsētas centrā un dzīvo personīgā mājā ar sētu.
Mikijas saimniece sapratusi, ka šis suns būs īstais jau no brīža, kad pirmo reizi to ieraudzījusi. Tomēr bija sarežģījumi, jo izrādās, ka Mikijs baidījās braukt ar auto. Tad braucām uz patvērsmi, gājām staigāt un nolēma, ka jāved mājās. Aizbraucām, saklājām mašīnā paladziņus, tad vedīsim, sunīts mums mūk projām mašīnā nekāp. Ko, es teicu, ko tagad darīt? Uzrakstiet rezervēts uz tā būra, lai neviens nepaņem. Mēs nāksim vēl staigāt. Tā viena meita no patvērs teica, viņa vedīs mājās ar kājām. Tā neko. Tā viņa tik līdz mums. Tā vēl Mikijs vēl joprojām mašīnā nekāpjā? Es viņu vienreiz, mēs te kaut kādu pusmēnesi jau bija pagājis, domāju, pieies pie mašīnas. Viņš man aizslēdās vispār, izmaucās cauri saitai, aizgāja kaut kur. Visam atskrēja atpakaļ laimīgs, labi, ka atskrēja. Cik ilgs laiks tad jau ir Mikijam jaunajās mājās un kā viņš ir iejuties? Bišķiņ vairāk kā mēnesis. Sākumā kauca. Kā kāds aiziet, mēs aizējam, kāds mājnieks. No mājām sēž, kauc Mikijs, viss rajons skan, domāju, ārprāts. Ja viņš tā kauks, es nezinu. Bet nekas, jau pieradis, jau tā, normāli. Bet viņam ir savu niķi stiķi, kā es te dzirdēju? Jā, te reizēm pamūka, bet ļoti reti. Ļoti, kāds 3 reizes ir izmucis. Bet nāk apakaļ. Jā. Izstaigājās, izskrienās, apskatās rajonu, tad nāk steidz pie vārtiem, laimīgs, smaida. Mikija lielākais našķis ir kauli, kurus saimniece regulāri dodas iegādāties tirgu. Tāpat ik pa laikam sakārojas kāda konfekti, kas īpaši aktuāli ir tieši tagad, ziemas brīvdienu laikā. Mikijs mīl bērnus un viņam ir paveicies, jo viņa jaunajā ģimenē ir arī mazā māsa, kas viņu īpaši mīļo. Staigājam arī. Parādi, kā tu Mikiju samīļo. Dzīvnieku patversme Rainbows nākamo 2015. gadu skatās ar cerību, ka cilvēki kļūs iecietīgāk un atbildīgāk un nepametīs suņus un kaķus novārtā bez mājām. Bet tie, kas dažādu objektīvu iemeslu dēļ nespēja paņemt savās mājās kādu dzīvnieku no patversmes, ir laipni gaidīti doties pastaigā, ziedot pārtiku vai citas saimniecībā nepieciešamās lietas, jo katrs labais darbiņš padara pasauli labāku. Vakance Kurzemes televīzijā. Kurzemes televīzijai nepieciešama žurnālists, nepilnas slodzes televīzijas programmu veidošanai. Gaidām CV no aktīviem un komunikabliem cilvēkiem ar nepabeigtu augstāko vai augstāko izglītību, labām latviešu literārās un krievu valodas zināšanām, spēju orientēties sabiedriskos un politiskos notikumos. Kontaktārunis 296 378 61, sevi izsūtiet uz e-pastu ptv@skatvis.net. Un piedzīvojot lielo vēju ap jauno gadu noslēgumā laika prognozi, lai jūs zinātu, cik silti jākajā vēl rītdienai.